ja? Un mums vajag vēl kādu drosmīgu. Sapratu, man roka. Jā, ir arī ceļos. Pa vienam, neceļam visi reizē rokas. Tā, visi reizē, jā, neceļam, visi reizē, ne, mums vajadzētu tikai vienu. Čama. Nāciet, jā, nāciet labi ceļos. Šobrīd pulcējamies šeit pie kārtībā Natālina Martīnijas tēta, kur notiks īpašums. Sveicām kādu tevi. Sveicām savu. Prieks, ka kā jūs jūtaties šajās kompensātos. Es saprotu, ka jūs favorīts ir favorīts. Līga. Bet to laikā tu favorīts? Hennessy jau beidzās. Tie bija kā favorīti, un tomēr esam ārkoši pie Bakārdi. Jā, Bakārdi ir apulcējis ļoti daudz favorītus. Mēs esam šeit ļoti populā skaitā. Un šī vakar gaitā mēģinām noskaidrot katrs savu favorītu. Mēs katrs ir ļoti atšķirīgs dzērieni, arī ļoti dažādi, vai ne? Tāpēc nekad mēs nezinām, kas kuram garšo labāk. Bet svarīgākais, ka jebkuru dzērienu jāapsveicina ar alpu lēbu, vai ne? Jā. Kā jūs dzēriet? Mārtiņš. Tātad sveicam Solvitu un Mārtiņu! Pirmos drosmīgos un Ivars tūliņ izstāstīs, ja? Ivars, ja piesviens, mums tūliņ izstāstīs, kas mums izstāstīs? Konkurss. Vienos mēs šī vakar gaitā izspēlējām vairākas mazās balviņas, kurās bija jāveido neliela teatrāla priekšnesumi, jādzied dziesmiņas, jāsacēt ceļoņu šovs. Talantu šovs vienmēr sakot, kurās bija jāiepina vārdu Bakārdi vai Martīnī. Un mūsu redakcijas kopējā balsojumā tika izvirzīts viens ļoti liels favorīts, tad dzejolis ar atskaņām. Ja, aplausi! Šobrīd tika paaicināts Mārtiņš un Solvi, lai šo dzejoli nodeklamētu. Katram būs viena iespēja ļoti skaisti teātrāli nodeklamēt šo dzejoli. Un mūsu tagad autori noteiks, kurš ir labākais. Autori varbūt var nākt uz skatuves. Var nākt te Mārtiņš jau vienreiz izlasīs to šīs pēc Solvi. Jums būs jāizlēm, kur bija labākais. Autoru kolektīvs. Sveicināt kāds autoru kolektīvs. Čau, Vārģeni. Man jāsaka pār Vārģeni. Sveika, Vārdam, kāds jūs vārds? Māra. Sveika, Māra. Aplausi Vārdei un Mārai. Šī dzējoļa autores. Pagaidām klātas dzējols, to mēs vēl nezinām, klātums vai negrām. Bet tuliņ jau pēc mēģinām mirkļa mēs zināsim šo pasaules slavenu mākslinieku izpildījumā. Nolasīt un dzējoli, jā. Mēs tad zināsim, kāds ir Bakārdi vai Martīnī tomēr. Šai dzējoli vēl izmantot. Bakārdi, jā? Mākslinieks Bakārdi. Neko? Kāds es vēlās sāk Solvits vai Vārģeni? Drosmīgi sāk, ja? Es redzu, ka jāsaka. Absolūts plusums, jā, tātad Mārtiņš ar izteiksmi Lozovs. Jā, jāskrien. Jā, Solvit tik man iepazīst konkurēt. Bargi, bargati, tādi ir mūsu vārdi, dzeram to visu kopā, lai tauta lopā. Kārmaņi ir topa. Tos var uzņemt šopā. Veidojamies klipu šo, lai var saņemt balto. Autori Vārde, Māras, Sandra. Aplausi autoram. Tā, Solvit, kā jums izdosies? Tā, bet Solvit tā. Ar riekas, tieši tā. Vai kaut kā līdzis, lai man teivējos? Ne? Labi? Nu ko, sveikam Solvit? Tā, aiziet! Bakārdi, tādi ir mūsu vārdi, dzeram to. Visi kopā, lai tauta lopā, Vārģeni. Piekukuļošanā! Šopā veidojam klipu šo,
lai var saņemt balvu. Kurš tad saņems balvu? Ingeborga! Es redzēju savu favorītu, man abi patīk, es nesmu vienaldzīgi, bet kā ir, tas starp mani domāju, Daņa? Nu, es domāju, ka cīņa bija ļoti saspringta. Vajadzētu teikt, uzvarētājiem ļoti grūti, bet es uzvarētāju gribētu lūgt pateikt mūsu žūrijas priekšsēdētājiem būtu vārdei. Žūrija vienojās. Žūrija vienojās un izlēma, ka uzvarētājs ir sieviete Solvita. Labi, kā sieviete vispār, kas jau patīk. Tātad arī Murisam Mārtiņam tiek pa cik viņam ļoti labs vārds ir. Šos teicu Mārtiņš, vai ne? Arī Mārtiņam tiek mierināja balva. Vēl ir par augu, vēl ir grūti zaudētāji. Apsveicam Mārtiņu ar otro vietu! Mārtiņš sākumiem būs satrenējies. Varbūt arī pats sadzējojas dzejoli. Būs gatavs. Jā, būs vienās. Sadzējojas dzejoli. Plats vai ne plats? Jā. Bet tagad kāds īpašs pārsteigums no Latvijā iemīļota dueta, bārmeņu dueta Piespiegs un Rozīne! Skaļā! Vai var skatīt?